prieks jūs visus redzēt Latvijas Kara muzeja filiālē Oskara Kalpaka piemiņas muzejā Airītis. Un šodien Latvijas Kara muzejs kopā ar Starptautiskās muzeja komitejas Latvijas Nacionālo komiteju rīko šo te konferences semināru, uz nosaukums ir muzejs kā piemiņas vietas, problēmas un risinājumi. Šī konference mums ir izdevusies startautiska, ir divi viesi, viens no Lietuvas, viens no Igaunijas. Šobrīd viesu šeit nav, viņi atrodas Saldū. Saldus muzejs laipni piekrita viņus iepazīstināt ar savu muzeju un savu pilsētu. Mūsu kolēģi no Lietuvas un Igaunijas uzstāsies krievu valodā, un tāpēc mēs domājam, ka šī konferences pirmā daļa, kas būs latviski, šiem kungiem varbūt tās būs ne sevišķi izprotama valodas ziņā, bet ar viņu pieredzi un viņu valstu pieredzi attiecībā uz memoriālajiem muzejiem mēs iepazīsimies pēc mūsu pusdienas pauzes. Un pusdienas mums ir paredzētas pusdienos, pusdienas tā būs lauku virtuve, jo mēs esam militārajā muzejā. Un tā kā mēs esam drusku iekavējušies, tad varbūt tās es uzreiz varbūt sāksim konferences darbu, un es dodu vārdu Janai Šakarai, kā pirmajai runātājai. Jana Šakare, Kultūras ministrijas muzeja nodaļas referente, memoriālais muzejs kā pieminēšana, izzināšana, politika un piedzīvojums. Vai es varu pakuši? Nā. Tur nevarēs stāvēt. Mēs neredzēsim bildes. Ir jau laikam pulki arī, ne? Nav. Šitā nav pulki. Tur tevi vajadzot aizdīt tālāk. Te būtu jāsēž. Jā, tur varētu sēdēt un visiem būtu vērā. Jā. Labdien! Gāžu virsrakstu samērā īsa pretrāka. Es ceru, ka būs jautri un nebūs pārāk nopietnis. Un vēlos runāt par Nacionālo muzeju, jeb precīzāk par tādu kā konstruktu, kas saucas memoriālais muzejs, ko mēs tā iedomājamies, saprotot ar to ne tikai atsevišķām personībām veltīts muzejs, bet arī muzejs, kas veltīts kādam notikumam, kas skāris intrīgu, skotienas, noteikti norisē, rīcībai, vai jau var tā dēvēt liktenim, kas pietiekam lielam skaitam cilvēku, ir šķitis pieminēšanas vērts. Cik lielā mērā, ka sociālā atmiņa ir ieņēmusi kādu vietu vai telpu muzeja vai monumentu veidojumā. Ja skatāmies to šādā veidā, tad, protams, man var iebilst, ka tāds vispārinājums padara visus jau kādu veidu piemiņu uzturošos muzejus par samērā tā nenoteiktu konceptu. Tāpēc es pieturēšos pie šiem 4 pamatelementiem, kas ir pietiekami lakoniski, bet tajā pašā laikā pietiekami vispārīgi. Manuprāt, gan no muzeju veidotāja, gan apmeklētāju viedokļa, tie varētu būt tādi kā viena no pamatelementiem, kas konstatē muzeju un kalpo par pamatstruktūru muzeju uzturēju. Šajā sakrā nevar pieminēt vienu tādu eksistenciālu nosacījumu, kas ir klātesoši daudz plašākā kontekstā, tā skatā individu privātās pieredzes kontekstā, kas mudina uz šo pieņemas saglabāšanas un jaunu veidošanas atcerēšanās un interpretācijas rīcībām.
šis faktors sasaista gan muzejus, kas veltīti izcilām personībām, gan arī tos, kas veltīti atsevišķiem notikumiem un periodiem nāciju vai kopienu vēsturē. Un tas ir nosacījums, kas ir saistīts ar kāda sāpīga zaudējuma vai nāves faktu dažādos veidos, vai tā būtu izcilas personības aiziešana, vai varoņu nāve ciešana, masu slaktiņu rezultātā, trimdas pieredze, kas dabiski katram individam un arī kaut kādam individu kopienai raisa skumjas, zaudējumu sajūtu vai pārstības sajūtu, dusmas aizvainojumu un tam līdzīgi tīri tādā psiholoģiskā līmenī. Vienmēr sakot, emocijas, kas ir cilvēciski nozīmīgas, ko ja tām spētu apieties racionāli, par tām nepieciešams reflektēt un emocionāli izdzīvot jau pastarpinātā veidā. Un tas arī varbūt ir visnotaļ skaidra atšķirība no tādiem muzejiem, kas ir piemēram veltīti citām tēmām, tehnikas vēsturē, dažādu nozaru vēsturē, kuriem nav šīs piemiņas elementa tādā mērā. Un minēšu vienu sākumā tādu interesantu piemēru, kas varbūt parāda šādu te saglabāšanas vai pieminēšanas dzīvju tādā ļoti tīrā veidā. Te jūs redzat Strobu ģimenes māju. Tas ir Lielbritānijā, no Šefīldas. Un 32. gadā pēc ģimenes tēva nāves visa ģimene nolēma, ka viņi saglabās šo māju, iekonservēja viņu tieši tāda tā bija 20. gadu beigās, 30. gadu sākumā. Un tā skaitā interjeru apģērbus, ierīces, pat pārtikas iesaiņojumus. Un rezultātā viņi saglabāja šo māju 80 gadu garumā, gandrīz nemainītā veidā. Diez vai var saprast iemeslus, kas lika šai nelielajai 4 cilvēku kopienai ģimenei šādi rīkoties. Iespējams, ka pārējās sabiedrības acīs šāda rīcība robežojas ar dīvainu un pat slimīgu apsēstību. Katrā ziņā tik rūpīgi mājas un te esošo priekšmetu saglabāšana noteikti prasīja daudz pūļu un pat ieguldījumus. Taču tas bija veids, kā pieminēt, atcerēties mirušo ģimenes galvu un viņu iespējams krietno vai citādi izcilo dzīvi un godināt viņa autoritāti. Strobu ģimenei bija nepieciešama pieredze un zināšanas par to, kā katrs priekšmets tika lietots un kāda nozīme tam agrāk ikdienas dzīvē bija tikusi piešķirta. Un tagad, kad nams ir nodots Nacionālajiem vēstures un dabas mantojuma fondam, ar laiku daudz priekšmetu lietojuma nozīmes vairs nebūs racionāli un emocionāli pašsaprotami, jo mainās mājas, tā ir atvērta apmeklētājiem, ar arī mājas lapā var apskatīties Nacionālā fonda. Un ir mainījies šīs mājas informatīvais un emocionālais fokus. Proti uzmanības centrā nav tik daudz vienas ģimenes emocionālā trauma un centieni saglabāt piemiņu par kādu personu, bet vairāk priekšstats par vidusšķiras ģimenes dzīvi pagātnē, un tieši ikdienas dzīvi un sadzīvi. Un tie iespējams prasīs kaut kādu, šis fokus prasa kaut kādu jaunu izpēti, salīdzināšanu ar citu informāciju. Tas stāsta par šādām ģimenēm, šādu ģimeņu dzīvi 20. gadsimtā. Lūk, ja šo nepieciešamību pieminēt vai atrasināt no sākotnējā pārdzīvojuma, piemēram, ģimenes vai kopienas pat nācijas vēstures notikuma, tad pati pieminēšana var izpausties ļoti dažādos veidos. Gan kā materiāla zīme, piemēram, piemiņas zīme, vai zīmju kompleks, gan arī rituāla rīcība vai tradīcija. Piemēram, pieminēt var uzstādāt kapakmeni vai piemiņas zīmi, kas veltīt noteikti notikumam pieminēt var ar klusuma brīdi, noņemot cepuri, aizdedzot sveci, vai izpildot kādus citus rituālus.
Skaidrs, ka šādi rituāli nav tikai muzejiem un piemiņas vietām raksturīgi. Tie sastopami gandrīz visur, dažādās vietās un situācijās. Tie var būt ļoti individuāli, bet tie var iekļauties dažādos citos kontekstos, ģimenes nostāstu, izglītības un apmācības kontekstā, lielāku vai mazāk ļaužu grupām kopīgu pārdzīvojumu un ar tiem saistīto tradīciju kontekstā. Nepieciešami pieminēt akturāt veidojot muzeju, īstenībā ir ekstrēma un radikāla rīcība. Līdzīgi kā ikdienas dzīves kontekstā radikāli bija Strauju ģimenes lēmums 80 gadus saglabāt māju un iedzīvot tādu, kāda tā bija 32. gadā. Un šāda rīcība nevienmēr ir pašsaprotama. Tāda rīcība nozīmē, ka jau lielākai cilvēku grupai nepieciešami pieminēt samērā sarežģītā un institucionalizētā veidā ir tik tā nobriedusi, ka viens cits pieminēšanas veiciens pats vairs netiek uzskatīts par pietiekamu. To tad arī varētu saukt par kopienas vai tās daļas politisko gribu, jo institūcija dibināšana ir pilnīgi noteikti un viennozīmīgi politikas instruments. Šādu instrumentu lietojums, proti institūcijas veidošana, paredz, ka šādai ļaužu kopā vai kopienai kādā situācijā ir relatīvi vienots priekšstats par to, kāda personība vai notikums ir pelnījis muzejisku memoriālu īstenojumu. Ir, protams, gadījumi, kad šis mudinājums veidot šādu institūciju ir atsevišķās valstīs un laikmetos autoritārs politisks un ideoloģisks spiediens. Un tad var gadīties, ka šādā ceļā dibinātas muzeja institūcijas nepārdzīvo laika nogriezli, kurā valda viena politiskā iekārta un mainoties ideoloģijām iznīkst, nīkuļo vai arī ļoti radikāli transformējas. Te piemērs, tas ir Muku salā, Jukaras nola, tā kā piemiņas muzejs, kas īstenībā ir arī Muku muzejs. Tur ir arī tāda etnogrāfijas ekspozīcija un lauku sētas ekspozīcija. Bet kāpēc laiva? Tāpēc, ka es tiešām nezinu, mēs arī jautājām vidē, kas ir bijis aktuāls padomu laikā, kas ir stāstīts par Jukaras nolu, jo, kā zināms, viņš bija padomu varas ļoti atzīts rakstnieks un ieredzēts. Bet laiva stāsts bija tāds, ka viņš bija vienīgais cilvēks visā salā, jo tur bija robeža. Viņš bija vienīgais cilvēks, kuram drīkstēja piederēt privātu laivu. Un tagad šis stāsts tiek stāstīts pilnīgi oficiāli. Un pie tāda tipa, varbūt tādiem radikālākiem piemēriem, ja mēs salīdzinām Jukaras nolu, droši vien, ka Latvijā šāda veida muzejs ir nepieciešama tāda radikāla transformācija, varētu teikt, tas šiem ir Andreja Lupīša muzejs, jo viņš arī ļoti pretrunīga persona. Un īstenībā tas traktējums varētu mainīties lielā mērā. Un tāds kuriozāks piemērs, protams, Ļeņina muzeja, kas bija agrāk visā Padomju Savienībā. Un es atradu arī Rīgā, tāds joprojām eksistē. Jukaras nola veltītā ekspozīcija. Tā ir ļoti neliela darba aizdevuma mājas. Un tas ir darba kabinets. Un tāds arī viss saglabāts tā kā ir. Bet es sapratu, ka arī tajā gīda stāstījumā tā Jukaras nola ekspozīcija vairs neieņem tik lielu vietu kā agrāk. Lūk, tā ir glāzdeņi, dzirdonis Rīgā. Un ar šo te muzeju ļoti interesants piemērs, es skatījos un mājaslapi, ka šīs te stāsts ir ticis transformēts. Tādā ļoti irāniskā veidā. Tas ir privāts muzejs, komerciāls, pilnīgi. Un viņš ir sapratis, ka ir šie jāaktualizē šie stāsti dažādām grupām. Un jāatrod arī kaut kāds jauns veids, kā šo zināmos faktus interpretēt un komunicēt apmeklētājiem. Jo iespējams mainās apmeklētājiem līdz ar to paša muzeja uzmanības fokus. Un tādējādi var secināt, ka gan piemiņas vietas, gan memoriālie muzeji mainās kopā ar sabiedrību, tieši tāpat kā visi pārējie muzeji.
pieņems fakts nav nekas tāds sastindzis vai pārlaicīgs. Varbūt, ka tās izmaiņas nenotiek ļoti strauji. Un nevien dažādos laika periodos, bet arī dažādām grupām var būt atšķirīgi priekšstati, kādā tieši veidā būtu jāinterpretē vai jāmetodizē, piemēram, jāredz kaut kādu jaunu mīti, varbūt pagātnes notikumi. Atkarībā no šajās ļaužu grupās prevalējošajām atmiņām, mītiem vai nostalģiskajām ievirzēm. Un šādā ziņā tā izzināšanas saistība ar interpretāciju viens no problemātiskākajiem aspektiem, arī tādiem aprobētiem projektiem, kā piemēram Tautas frontes muzejs, tur ir tāda diskusija, ka kādā veidā rādīt, ko rādīt, vai rādīt visu, vai rādīt tikai labo, tādu cēlu. Un Ļeņina muzejs Rīgā, viņš šobrīd mēģina reflektēt, es nezinu, vai viņš reflektē par mītu, ko nevar pierādīt, bet kas tādā veidā, ka viņš vairāk liecina nevis par kaut kādu Ļeņina personību vai pieminēšanu, bet par šo mītu, ka viņš ir bijis Rīgā, ka viņš ir apmeties namā Cērsnavā 17. Un īstenībā man grūti pateikt, vai to ir iespējams vai nav iespējams pierādīt, bet principā, ja šādu ievirzi cilvēki entuziastiski, kā teikt, veidot, varbūt par saviem līdzekļiem, tad varbūt tiešām tas nav nekas slikts. Un šodienas politiskajā iekārtā tas iegūst interesantu kurioza raksturu. Un tieši tādēļ varbūt atšķirīgi iemeslu dēļ pievilcīgs dažādām auditorijām, vai tiem, kas meklē kaut ko eksotisku, vai, piemēram, cilvēkiem, kas tur joprojām noliek puķītes tajā vietā, un kādreiz atradās Ļeņina piemineklis, viņi nākot uz to muzeju, aprakstīts. Fragments. Un tāds ceturtais aspekts, par ko es gribēju stāstīt, ir tas, kādā veidā var, kā tiek veidots tas piedzīvojums, ko mēs varam piedzīvot muzejā. Un kādā veidā arī, apmeklētāja pieredze. Un kāda Suzana Krēna, antropoloģija, citējusi kā apmeklētāja ierakstu atsauksmi grāmatā. Es nācu uz šejieni tāpēc, lai iemācītos kaut ko jaunu, nevis lai šī vieta man samulsinātu. Tomēr jāpieņem, ka arī samulsums, vai arī apmeklētājs šajā gadījumā, es sapratu, to traktēju nekā pozitīvu pārdzīvojumu. Tomēr palīdz gan šo to iemācīties, gan paturēt atmiņā. Šķiet, ka negaidīta pārsteidzoša un reizēm arī mulsinoša piedzīvojuma nozīme muzejā nevienmēr tiek pilnībā novērtēta, baidoties no izklaidējošā elementa dominēšanas. Kāda ir piedzīvojuma vieta muzejā, kas radīts, piemēram, lai pieminētu skumjus un pārāk patīkamus vai pat nežēlīgus pagātnes notikumus. Viens aspekts varētu būt tāds, ka noteikti veida emocionāls vai pat fizioloģisks pārdzīvojums, piemēram, kaut kāda maršruta noteikti veikšana, kāpšana augšā, tumsas gaismas maiņa, arhitektūras iespējas, ļauj empātiski identificēties ar cilvēkiem, kuri atradās konkrētajā vēsturiskajā situācijā. Un personībām vadītajos muzejos savukārt vide ļauj pietuvināties kaut kādā mērā pie situācijai, aina vai ikdienas maršrutiem, kuros šī persona dzīvoja un darbojās. Vienmēr sakot, tas pieļauj atbrīvoties no kaut kādām ikdienas rutīnas darbībām un iztēlē pārcelties kādā citā situācijā vai pat citā laikā. Jāatzīmē gan, ka tā vienmēr ir mūsu subjektīvā pieredze, un šīs subjektīvās pieredzes mums ļoti grūti salīdzināt. Mēs varam pēc stāstiem salīdzināt, kā es jūtos tur un kā mani draugi tajā muzejā. Bet tas, kas ir tiešām kopīgs šīm subjektīvām pieredzēm, tās atšķiras no tādas ikdienas rutīnas.
Un tāpat laikam nevar apgalvot, ka muzejs ir vienīgā institūcija vai kaut kāds dzīves iekārta, sakārta, kas spēj piedāvāt piedzīvojumus. To piedāvā arī pārgājiens, atrakciju parka apmeklējums, turismu ceļojums. Pārcelšanos imaginārā pasaulē piedāvā gan kīnā, gan memoāru literatūru, ļaujot identificēties ar filmu vai grāmatu vagoņiem. Un es izstāstīšu tādu stāstu par Rīgas Dietālu muzeja apmeklējumu. Vienmēr sakot, stāsts ir tāds, ka cilvēks apmeklē šo muzeju, lai saprastu, kas īsti noticis ir tajā konkrētajā posmā. Un nomināli muzejs to it kā piedāvā, bet praksē to ir grūti piedzīvot, to ir piedzīvot cilvēku zināmu atsvešinātību, jo ir daudz traucējošu vai neiederīgu elementu vai vienkārši nesakritību, kas samalsina un neļauj iejusties. Jo, piemēram, šī diezgan tāda veiksmīgā ir būt viena pati, kas ļauj cilvēkam. Viņa gan ir tāda replika, un arī Dietālu muzejs neatrodas tajā vietā, atradās Dietālu. Bet tas ceļš, tas būtu tā diezgan veiksmīgs veids, kā cilvēkam iziet šo ceļu un piedzīvot. Bet ir šie plastikāta plāksnes ar vārdiem, kas ir tā arī tāda parasta prakse, vai planšetes ar attēliem, viņas ļoti kontrastē ar to, principā, padara šo pārdzīvojumu neiespējumu. Vienkārši esi tādā planšeta izstādē. Un arī tādas, faktoloģiskas nesakritības, kas, durās acīt, tad, piemēram, ir reproducēti citāti no grāmatas Baigais gads, kas tā pietiekami ietver. Un tur ir norādīts, ka no 40. līdz 44. gadam, 20. gadsimtā, 40. gadā es saprotu, ka nezvairs bija kāda antisemītisma propaganda, tas nav iespējams. Turklāt arī pirmais fakts, kas ir kaut kāds citāts no Alijas Stērija, tas jau saistās stipri ar 41. gadu otro pusi, tas, kas ir pieminēts, un cilvēks ir vērīgs un grib iedzināties, viņš to pamana. Un tas ir no šīs rekonstruētās mājas Rīgas Dietālu muzejā, kas būtībā arī ir uzbūvēta no jauna. Tā grāmata bija aizvērta. Es viņu atvēru, man šķita interesants virsraksts. Virsraksts ir par tādu pasaules krāpšanu, respektīvi patiesība par politisko brīvmūniecības politisko kustību. Un man likās, dīvaini, vai šī ir tā lasāmiela, kas tur varētu atrasties. Tas ir viens. No otras puses tā varētu atrasties, jo pieņem, ka daudziem cilvēkiem vispār ir interesi par sazvērstību teorijām, pat ja tās attiecas uz viņiem pašiem. Bet tas nebija nekādi skaidrots. Es domāju, ka īstenībā vienkārši bija noticis tas tā kļūme, ka virsraksts nebija ticis saprast. Tas ir arī tas interjers. Un tajā interjerā arī tas, kas traucē, ka nevar saprast, kas šeit ir dzīvojis. Tas tikpat labi varētu būt proletāriešu dzīvoklis Rīzumkalnā. Tur nav nevienas raksturīgas lietas, kas kaut kādā veidā norādītu uz šīs konkrētās mājas atšķirību no citām. Un tad arī tā vīdes kontekstā viņa izskatās mazliet vientuļa un atsvešināta. Un lūk, šis cilvēks, kas man stāstīja, ka viņš ir apmeklējušā vietā muzeju, tad viņš teica, ka savukārt tad, kad viņš ir izlasījis Valentīnas Veimanas grāmatu ar Bilu Atlantību, tad viņi varēs pilnīgi identificēties ar tiem varoņiem, vismaz dzīvot līdzi un saprast to kopējo situāciju otrā pasaules kara laikā un ebreju situāciju otrā pasaules kara laikā īpaši.
te nākamais tāds piemērs piedzīvojumu, manuprāt, tāds daudz izstrādātāks un konceptuāli veiksmīgs. Tā ir, tas ir Žana Lipkas memoriāls Ķipselā, kura arhitektoniskais un mākslinieckais koncepts, kā arī novietojums, tad tas piedzīvojums sākas jau tad, kad tas muzejs tiek meklēts, un viņu nevar atrast tik vienkārši. Jo viņš ir organiski paslēpts starp mājām un žogiem, it kā nenozīmīgas mazas ieliņas galā, tad aiz šīm durvīm seko tāda gāja tumša eja, kurā cilvēks var iejusties šī bēgļa, jeb cilvēka, kurš slēpjas ādā un briesmu situācijā. Un kaut arī tieši tā kā vietā muzejā šī jau nav autentisks slēptums, šī nav autentiska māja, tas ir pilnīgi jauns arhitektonisks un māksliniecisks veidojums. Taču šī izpēte ir nāvusi aptainot šo psihofizioloģisko sajūtu, slēpšanas sajūtu. Lūk, tas arī bija apmēram viss par tiem 4 elementiem. Un nobeigumā es vēl gribētu pateikt, ka īstenībā ir pieejami ļoti daudzi veidi, kā pieminēt cilvēkus un notikumus un vietas, kur mēs varam arī izzināt vēsturi un iepazīties ar dažādām interpretācijām un dokumentiem. Piemēram, mēs varam lasīt dokumentus arhīvus, lasīt pētījumus. Tāpat eksistē arī citi veidi, kā kopiena paust savas ideoloģiskās nostādes un vērtību pārliecības. Piemēram, uzceļot pieminekļu vai ieviešot noteiktus rituālus, piemēram, pārdēvējot ielas, vai veidojot ainavu parkus, piemērs likteņās. Droši vien varētu teikt, ka mūzejs, kurš kalpo arī kā piemiņas vieta vai kā institūcija, kas saistīta ar kādu izcilu personību, nav vienīgais veids, kā nodrošināt šo te pieminēšanu, izzināšanu, politisko un ideoloģisko rīcību iespējamību un noteikti veidu emocionālu pārdzīvojumu, piedzīvojumu. Varētu teikt, ka tāda veida muzeja līdzīgi kā opera ir ļoti sarežģīts sintētisks žanrs, jo visiem 4 elementiem ideālā gadījumā būtu jāveido vienots veselums, kurš turklāt prasa nepārtrauktu aktualizāciju un mērķtiecīgu mainīšanos līdz ar auditorijas izpratni un vēlmēm. No vienas puses šāds muzejs ir tik sarežģīts pasākums, ka tam ir pietiekami daudz vienkāršāku alternatīvu, tāpēc šādu muzeju kā memoriāla institūcija nepieciešamība rūpīgi jāizvērtē. No otras puses droši vien ir gadījumi, ka tieši tik salīdzinoši universāls veidojums kā muzejs ir vispiemērotākais veids, kā panākt kopienas sasaisti ar pagātnes notikumiem personībām. Un savā ziņā varbūt visi šie 4 elementi, 4 alternatīvas vai 4 akcenti, varbūt arī norāda uz muzeja mainīšanās un variešanas iespējām. Muzejs var tuvināties piemiņas vietai, bet varbūt arī līdzīgs abstrakcijai. Tā kā Deiviņa muzejs. Iespējams, ka dažām labām muzejām darātu kaut kāds veids, ka viņš izskatās tā kā turismu maršruts, ļoti specifisks. Man šķiet, ka geto muzejām īstenībā tāds veids būtu piemērots. Iespējams, ka rakstniekam, literātam veltīts muzejs labāk darboties kā saldamīgs piedzīvojuma arhīvs vai biblioteka. Tad var redzēt Kestnera muzeju Dresdenē, kurš ir iekārtots mājā, kurā Kestners nekad nav dzīvojis, un viņš darbojas kā biblioteka. Piedzīvojuma moments tajā ir tāds, ka visām šajās attilgnēs ir kaut kādi fragmenti no viņa dzejoļiem, darbiem, biogrāfijas priekšmeti, kas saistīti ar dzīvi. Un tad, kad skatītājs iepazīstas, viņš nekad nezina, kas viņu sagaida. Vai, piemēram, arī ir gadījumi, ka tāds klasisks personībai veltīts memoriāls muzejs var mainīt